Šodien ir ļoti skaista diena. Tad es izdomāju višķiņ pirms garāžas pabraukāties pa mežiem. Biju iebraucis karjerā. Neviens nav braucis pa karjeru, bet tik mēmi pa viņu izgāzt, bet es sapratu, ka es netikšu atpakaļ kalnā. Tāpēc nebraucu, neriskēju, jo es viens pats nebūs neviena, kas man izručī. Visi strādā darbā un tam līdzīgi. Bet es iefilmēšu kaut kādus kadrus, rekurot, kā braucu pa mežu, pa ceļu. Rīktīgi mēmi izstāst. Tas starp citu ir ceļš. Izbraukšu. Te ir ceļš reāli, viņš ir vienkārši tā izpūsts, ka tu neko nevar redzēt. Pīzdēts. Viņš piebrauc kaut kāds vecais džeks. Es eju līdz viņam, es saku sveiki, viņš uzreiz saka šņora ir, es saku jā. Uzmetu zāķa, piekabinu sev, izrauju ārā, es nokabinu viņam, es saku paldies un viņš brauc tālāk. Bļā, rīktīgi forši, vispār forša diena. Foršs džeks. Esmu garāžā. Šodien plāns ir tāds, jāmēģina atrast kurpileļa. Jau rekur atkal ir nopilējusies, tikko satīrīju. Reku kaut kur no šejienes, tā kā kaut kur no augšas, no šitās puses kreisās. Varētu būt galvas blīve, varētu būt vēl kaut kas. Jājauc ārā, jāmēģina tikt klāt un jāmēģina atrast tieši no kurienes pilloju zinu, ko pasūtīt. Tā, nu es apmēram sapratu, no kurienes te keļa. Izskatās, ka tas ir no eļļas dzesētāja vai, jebkurā gadījumā eļļa tek kaut kur no šejienes. Un tagad es to nedarīšu, tāpēc, kad es izjaukšu visu mašīnu, atkal izjaukšu visu motoru un tad man vajadzēs blīves un detaļas un, kroče, plāns ir tāds, kad vienkārši sapirkšu visas blīves, visu apkopēju, vienā dienā atbraukšu, visu izjaukšu, samainīšu, uztaisīšu apkopi un lai tur viss ir done un lai vairāk nekas netek un tam līdzīgi. Aplīmēšu omegai lampas, izdzēršīšu ārā šo atpakaļgaitas balto kvadrātu. Kroč, es jau te bišķi iesāku, aplīmēju visu apkārt ar skoču, to, ko mums nevajadzētu aplīmēt. Abās pusēs jau to izdarīju. Rekur man Marko palīdzēs, jau Marko. Pagaidām vēl silta. Tikai morālais atbalsts. Tagad vēl kurinam garāžu bišķiņ jāsasilda, lai būtu pašiem normāli strādāt un lai arī plēve normāli strādā. Kroča pirmo lampu pabeidzu. Izskatās jau tipa kruti, bet kvalitāte diezgan sūkā. Mana pirmā lampa un tam līdzīgi. Kroča izskatās šidā te. Kas izskatās ļoti labi. Tā pa gabalu. Bet, ja mēs pačekojam tuvāk, tad vairs nemaz tik labi nav. Te arī kamerā varbūt tik ļoti neredzēs, bet te ir riktīgi sūdīgi. Te ir sūdīgi, īstenībā var arī kamerā redzēt. Bet tā lielākā daļa virsmas šitan visi smuki. Te arī visi smuki. Te augšā stūrītī kaut kāda huiņa. Šitien augšā arī vēl, tā, arī kaut kas, kaut kur, kaut ko.
Nu, es ceru, ka otrā lampa jau labāk sanāks. Tā, šeit man sanāca vienkārši briesmīgs timelapse, tāpēc, ka kamera nenofokusējās, bet tas ir vienīgais, kas man ir. Un atstāju es viņu ar tādu domu, ka varbūt kāds, kas to ir darījis vai zina, kā to darīt pareizi, tomēr sapratīs idejiski, ko es darīju nepareizi un varbūt kaut ko varēs iekomentēt un iedot kaut kādus tipus vai kaut ko tam līdzīgu. Tāpēc, ka man plānā ir tās lampas kaut kādā brīdī pārlīmēt normāli. Jo, kā jau redzējāt, iedošu mazo sneak peeku, arī otra lampa nesanāca labāk. Īstenībā sanāca pat vēl sliktāk, laikam, nekā pirmā. Ir arī šādas tādas mācības, ko es arī pats sapratu. Piemēram, ļoti svarīgi, laikam, ir tomēr tas saucas klejbārs vai kaut kas tam līdzīgs. Tāds, cik es saprotu, māla pikucītis, ar kuru tu vari noņemt pilnīgi visus tā kā gruzīšus, jo šķiet, ka man palika diezgan daudz gruzīši. Un otrs tips ir neizmantot kredītkarti, tas nestrādā. Es domāju, labi, es noslīpēšu maliņas, lai viņa nav tik asa, lai viņa nesaskrāpē plēvi, un būs visticamāk daudz maz normāli. Nē, atbilde ir nē, nebūs normāli. Es iepriekš biju skatījies kaut kādus vidikus, kā to darīt pareizi, un tur, arī Džeks teica, izmantojot visus nepieciešamos tūlus un tā kā profesionālos un tam līdzīgi. Uz to nevajag tā kā nožīdot, nožēlot naudu, jo tas tā kā palīdz. Tā laikam tik tiešām ir. Vajag tos instrumentus nopirkt. Viņi, man liekas, arī nebija tik dārgi. Bet es tomēr nožīdojos. Un pēdējais secinājums ir, ka visticamāk telpa nebija pietiekami silta, jo principā līdz ko es atlaidu fēnu, tā plēve vairs nestaipījās, un vienīgais, kā viņu varēja pastaipīt, bija, ka Marko sildīja, un es tāpat brīdī stiepu. Mēs viņu vairākās vietās pārkarsējām. Te, diemžēl, nekāds baigais pieredzes aspekts nenospēlēja, un man liekas, ka šitā lampa ir sanākusi vēl sūdīgāka. Te ir šitai sarval tā, bet rekur, te sūdīga gaisma. Bet te viss ir pilnīgā grubulī, šitā te mala. Šitā virsmā ir ar burbuļiem un visādiem grubuļiem. Ja skatās kaut kā pareizi no sāna. Ja skatās pareizi no sāna, tad jā. Jā, laikam no šitās puses skatās. Ar ķipa kamerā nevar tā redzēt, bet reāli ir sūdīgi. Es to gribētu pārlīmēt, jāpačako vai ir plēve, varbūt uzreiz arī pārlīmēšu. Zini, kā ir, jo ātrāk brauks, jo mailāk iespēja kāds ieraudzīt. Full send visu laiku jābrauc. Jā, īstenībā es tikko sapratu, šitai pusē vēl sūdīgāka gaisma, varbūt, kad es vienkārši neredzu kāšus. Reāli arī gaismu vajag labu, te ir pārāk sūdīga gaisma. Nē, bet šitā puse ir labāka. Šitais stūris ir vienīgais, kas ir tāds, no šitās plaknes, šitas stūris tāds sūdīgs. Šitā kante ir smuka, šitā ir smuka. Jā. Bet tāpat izskatās labāk. Sāk, ko tu gribi. Izstās tēmā. Vai ne, Marko? Es ļoti daudz palīdzēju. Tā nogur cilvēks. Nežēlīgi vienkārši. Mašīna beidza silt. Kaut kur uz 70 grādi uz šosejas turējās un decīt. Izstās, ka termostats jāsamaina. Tā es te tagad pavisam nedaudz plastmasas noņēmu no šitās daļas. Un tā jāmeklē tas termostats, viņš laikam ir šitai pusē kaut kur apakšā. Tātad termostats izrādījās, nevis kā es teicu, šitai pusē. Beigās izrādījās, ka viņš ir šiten zem ieplūdes kolektora. Kračs te nezinu, gandrīz vai pusmašīnas izjaucis. Kur nevar redzēt, bet te ir, kračs te nāk tas termostats. Ka es beidzot esmu dabūjis ārā veco. Ka jaunais.
visa ieplūde bija jānoņem es esmu šausmīgi daudz ko noņēmis, kur ir mums āķītis stāv un visādi plastmasi un trubas un neskaitāmos elektrības vadus atvienoju. Nu, un viss briesmīgākais bija šeit mēģināšu parādīt. Tur blakus šķupam ir tāds kronšteins, kas to trubu notur vietā. Principā viņa saspraužas kopā un tas kronšteins vienkārši viņai neļauj izšauties ārā. Nu un jā, tur tikt klāt, izskrūvēt to skrūvi, tagad vēl redzēs, kā viņa tur būs ieskrūvēta atpakaļ iekšā. Bet, jā, nočakarājies esmu pamatīgi. Reāli likās, ka būs daudz vienkāršāk. Man likās, ka viņš kaut kur, nezinu, pieņemsim šeit kaut kur priekšpusē vai sēnā kaut kur pienāks un visu noskrūvē un pieskrūvē un gatavs. Bet beigās izrādījās daudz sarežģītāk, laikietilpīgāk, čakarīgāk, nekā es to biju gaidījis. Nu, mēģināšu salikt kopā un tagad varbūt liekot kopā es mēģināšu vairāk pafilmēt, jo nav vairs tik daudz jāčakarējas un jādomā. Tu mani redzi katru dienu, es tev vēmu, un katru rindiņu es spriedzinu ar smāru sejas. Un mani cilvēki jau sen mani gaida steidž. Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva reiks. Tu mani redzi katru dienu, es tev vēmu, un katru rindiņu es spriedzinu ar smāru sejas. Un mani cilvēki jau sen mani gaida steidž. Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva. Es beidzot, kroči, stunda un 10 minūtes vai kaut kas tam līdzīgs. Tikko skatījos, cik timelapse ilgi gāja. Tik daudz laiks man aizgāja, lai pieskrūvētu. Kroči, te ir 2 skrūves. Nu, tās bija easy, tas ir tur. Nezinu, minūtes jautājums varbūt. Un tad tā viena fucking skrūve, kuru es jau iepriekš rādīju. Tā fuckinā skrūve man aizņēma 1 stundu 10, kamēr es viņu iemānīju. Kamēr jau tur sanāk ir motora kronšteins. Tad ir kaut kāda tā kā šaiba, starplika vai kas, es pat nesapratu, kas tas tāds īsti ir. Un tad ir tās kronšteins, kas ir trubai, kas iet cauri šīdien, ir tāda truba, un viņai klāt nāk kronšteins. Tās trubas kronšteins, motora kronšteins un vēl tā kaut kāda šaiba, viņi visi 3 iet ar vienu skrūvi klāt pie bloka. Kamēr es dabūju visus 3 uz tās vienas skrūves, tad to skrūvi, kamēr iemānīju caurumā, kamēr es viņu tur saķibināju līdz galam un tad kamēr pievilku kroča kosmos. Bet tagad vajadzētu palikt tikai patīkamajai daļai. Cik patīkamajai, bet šitam viss tagad ir vienkārši jāliek atpakaļ kopā. Jāliek atpakaļ virsū ieplūdē, jāliek visi vadi, kaut kādas dzēsēšanas trubas arī noņemtas, gaisa trubas, āķīts ir izņemts. Groču diezgan viss kaut kas. Krāmēsim atpakaļ iekšā un tagad visticamāk, ka bišķiņ arī foršāks timelapse sanāks. Kuri mani bīmerījā, magā bija sīcenījā, tagad Rīgā tas kā paf, es būšu tagad vīnē, tik smag visi zin, ka es rīmēju, labi 1, 2 un plak. Pazudava bīt un viņāk palīt tikai nīpuļi sākties kustos saši, no pagraba līdz tikai sāk. Ko tu teici, ko tu teici, tik seksīs flows, kā pašoši, kas beidz. Netīrs no apseres uz valkšēn, no Rīgas uz Milānu paķēru reiz, no Rīgas uz Maķīti kukoju steik, tu zini, kā bukoju teik, uz kājām ir babes tās, superstar uz bītu zin man, es bišķi lab, ar distance tas viss mans,
Es viss skats par dzīvi, man piln paskastīt. Ar tavām ziņām no manis, ko varu atlasīt. Un pēc tam klausīties vakarā līdz es varu. Mani redzi katru dienu, es te vibe, ok. Un katru rindiņu es spridzinu, es smaidu sejas. Un mani cilvēki jau sen mani gaida stage. Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva reips. Nav sleep, tikai rūpējos par zaļajiem kā liberāls vīrs. Un tad ej, kur tu neej, un tu gribi nāk līdz starmišu. Grača visi salikts, Opels silst. What the fuck, robā ir ielikts? Vai tu iegriezi ratu? Iegriezi ratu? Nē? To neitrālē, to varbūt tāpat, tipa ir slodzi. Jā? Te bumpers normāli ir apstrāpēts, bet nu jā, Grača viss salikts, piedarbinājām Opeli, tagad rūts sildās, kamēr sildās uzliksim pannu. No 8, 9, 88, tas tāds, kur ir reāli siltuši. Paldies, ka noskatījies, un kā jau parasti iedošu mazo sneak peeku no nākamā video. Braucu no garāžas, kaut kas sāka klabēt. Es brīnos, kā vispār tur kaut kas varēja strādāt. Jūs redzat, tur viss pilns ir ar eļļu. Spiedu like, subscribe, un es ļoti novērtētu, jo atstātu kādu komentāru, jo tas man palīdz saprast, kas ir kruti, kas nav kruti, un tiekamies nākamajās epizodēs.